Kā nākošo aicināšu tātad mākslas terapeita skatījumu no Sociālās integrācijas valsts aģentūras Latvija, no SIVAS, Jolantu Lasmani. Labdien, cienījamie kolēģi! Esmu vizuālās mākslas terapeite, un šodien es pārstāvu Sociālās integrācijas valsts aģentūru. Saīsinājumā SIVA, šo saīsinājumu arī tad izmantošu tālāk. Un šodien dalīšos savā pieredzē darbā ar Ukrainas karavīriem, gan tiem, kas ir nokļuvuši pie mums no frontes, gan pēc gūsta. Iesākumā mazliet ieskicēšu to, kādus pakalpojumus sniedz SIVA, jo es zinu, ka diezgan daudz cilvēku tomēr nezina, kas mēs esam, jo mūsu darbs arī norit dažādos virzienos. Un viens no virzieniem ir sociālā rehabilitācija, kas pilnībā ir valsts apmaksāts pakalpojums. Un uz šo pakalpojumu var pieteikties cilvēki pēc medicīniskās rehabilitācijas kursa pabeigšanas. Un mūsu mērķis ir atbalstīt cilvēkus ar funkcionēšanas ierobežojumiem, lai pēc iespējas pilnvērtīgāk cilvēks varētu atgriezties ikdienas dzīvē pēc slimības, traumas vai ilgstošiem veselības traucējumiem. Un rehabilitācijas pakalpojumu nodaļā darbs noris multiprofesionālās komandas sastāvā. Un tiek sniegta palīdzība fizioterapeitu, ergoterapeitu vadībā. Klienti arī saņem dažādas ūdens procedūras, pie mums arī ir baseins. Tiek sniegtas arī dažādas fizikālās medicīnas procedūras. Un pie mums sociālajā rehabilitācijā liela nozīme ir arī psihoemocionālajam atbalstam, lai motivētu cilvēku aktīvi līdzdarboties savas dzīves kvalitātes uzlabošanā. Un tātad ar cilvēkiem strādā gan psihologi, gan es vizuālās mākslas terapeite, gan deju kustību terapeits, un savu ieguldījumu sniedz arī sociālie darbinieki un rehabilitētāji. Un mums arī ir koledža, kur personas darbspējas vecumā ar invaliditāti, prognozējumu invaliditāti vai ar funkcionālajiem traucējumiem var mācīties un iegūt jaunu profesiju. Kopš 2022. gada aprīļa SIVA sniedz valsts apmaksātu psihoemocionālās rehabilitācijas pakalpojumu karā cietušajiem. Tie ir gan ievainotie karavīri, un tātad tā skaitā arī atbrīvotie no gūsta, gan arī Ukrainas civiliedzīvotāji, kas devušies bēgļu gaitās uz Latviju. Un SIVA karā cietušajiem nodrošina individuāli pielāgot rehabilitācijas kursu, kas parasti ilgst karavīriem līdz 2 mēnešiem. Un tā mērķis ir mazināt kara ievainojumu un gūstā radītās sekas, kā arī sniegt psihoemocionālo atbalstu. Un tātad darbs, kā jau es minēju, notiek multiprofesionālās komandas ietvaros, palīdzot atlapt gan fiziskā līmenī, gan sniedzot šo psiholoģisko palīdzību, jo kara traumas ir daudzslāņainas. Ir gan fiziskās traumas, gan psiholoģiskās, ir identitātes krīze pēc ievainojuma, ir arī zaudējuma pieredze, kas ir ļoti dažāda. Piemēram, karavīram var būt grūti pieņemt to, ka funkcionālie ierobežojumi var būt neatgriezeniski. Ir zaudēti frontes biedri, piedzīvota to nāve. Mēdz būt, ka ir zaudētas arī partnerattiecības, jo, piemēram, mājās otrs cilvēks ir pateicis, ka viņš viņu negaidīs no kara atpakaļ, vai mēdz būt arī, ka sievietē ir dusmas aizvainojums par to, ka vīrietis ir aizgājis brīvprātīgi karā. Ja? Un tātad SIVā mākslas terapija ir kā daļa no psihoemocionāla atbalsta un rehabilitācijas procesa. Un pie mums tiek pārstāvēti 2 specializācijas virzieni, tātad vizuālās mākslas terapija, ko pārstāvēs, un ir arī deju kustību terapija.
Un vēlos uzsvērt, ka psiholoģiskā rehabilitācija ir tikpat nozīmīga kā fiziskā, jo trauma ietekmē ne tikai ķermeni, bet psihi, emociju regulāciju, attiecības un identitāti. Un pirms nonākšanas pie mums rehabilitācijas centrā karavīri parasti saņem pirms tam arī psihiatra konsultāciju, jo bieži vien arī medikamentozi ir jāturpina ārstēt dažādi psihiskie traucējumi, piemēram, posttraumatiskā stresa sindroms. Un kā jau pirms pusdienām stāstīja Hāna Rumbenets, piemēram, pēc gūstā karavīri ir piedzīvojuši īpaši lielas šausmas, un tad viņiem un arī karavīriem pēc frontes parasti arī ir attīstījies šis posttraumatiskā stresa sindroms, kur ir ļoti, ļoti daudz dažādu izpausmju, piemēram, uzmācīgas atmiņas par pārdzīvoto, atmiņas traucējumu, miega traucējumu, tādas agresijas, arī varbūt lēkmes, trauksme, pastiprināta modrība un baiļu sajūta. Raksturīgas arī garastāvokļa svārstības, un parasti ir nopietni miega traucējumi, kur ir arī murgaini sapņi, kad, piemēram, karavīri šausmu pārņemti pamostas paši no savas kliegšanas vai izkrīt no gultas. Un karavīri mēdz arī izjust vainu par tiem, kur ir gājuši bojā, bet paši, piemēram, ir palikuši dzīvi. Un posttraumatiskā stresa sindroms bieži vien kombinējās arī ar depresiju, panikas lēkmēm, alkohola atkarību. Un atrodoties rehabilitācijā, mēs esam novērojuši, ka karavīri it kā mēģina steigt dzīvot dzīvi, ja to tā varētu nosaukt. Līdz ar to ir ļoti izteikta alkohola lietošana un tiek meklētas arī sievietes attiecībām. Un, piemēram, tie karavīri, kas ir pārcietuši gūstu, stāsta, ka šo attiecību ar sievietēm meklēšana ir ļoti svarīga, tāpēc, ka gūstā ir piedzīvot šīs spīdzināšanas un var būt arī traucēta spēja būt seksuālās attiecībās, un tātad viņiem ir šī ļoti dziļā vajadzība pārliecināties, vai ar viņiem viss ir kārtībā šajā ziņā. Tad arī karavīri ir dalījušies, ka atrodoties ārpus telpām, mēdz izjust pastiprinātu trauksmi, dzirdot skaļu automašīnu vai lidmašīnu trokšņus, kas var radīt stresa reakciju. Mēdz būt šī baiļu sajūta, atrodoties atklātās vietās. Kāds no karavīriem ir stāstījis, ka viņam bieži vien ejot pa ielu, pēkšņi viņš sajūt asiņu smaku, līķu smaku. Jā, tur kaut gan nav nekāda iemesla, jā, jo tas viss ir dziļi nosēdies atmiņā un caur dažādām maņām kaut kādu iemeslu dēļ aktivizējas. Jā, viņš piedzīvo šo retraumatizāciju tā kā savā ziņā. Tā. Un mazliet pastāstīšu tieši par mākslas terapijas lomu. Pasaulē, īpaši Amerikā, ir daudz pētīts, kā mākslas terapijas dažādās specializācijas var būt palīdzošas darbā ar karavīriem. Un vispār mākslas terapija pasaulē ir attīstījusies jau kopš 1938. gada, un liela loma ir bijusi tieši Otrā pasaules kara veterānu rehabilitācijā. Tā kā tas nav kaut kas jauns. Ja? Un Latvijā es uzsvēršu, ka mākslas terapeits ir ārstniecības persona, ne visur pasaulē tā ir. Un tātad vizuālās mākslas terapijā tiek izmantotas dažādas tehnikas, gleznošana, zīmēšana, darbs ar veidošanas materiāliem, kolāžas tehnika, ja? Bilaterālās zīmēšana un citas dažādas tehnikas.
Un, ja cilvēkam parasti ir trauksme, ka viņš nemāk neko, ka viņam nesanāks, tad gribu uzsvērt, ka mākslas terapijā absolūti nav nepieciešams prasmes mākslas radīšanā, jo instruments ir vai nu pats radošais process, vai tas gala rezultāts. Ja, caur kuru var, piemēram, palīdzēt cilvēkam izteikt neizsakāmo, strukturēt iekšējo haosu, regulēt un pārstrādāt emocijas. Un ļoti daudz dažādu mērķi var būt. Un mūsu šī mākslas terapija ir unikāla ar to, ka apkopo dažādu psihoterapijas virzienu pieeja efektīvākos komponentus, lai tā tad iegūtu iespējami labāko rezultātu, un tiek ņemts vērā klientu unikālās grūtības un vajadzības. Un strādājot ar cilvēkiem, kur ir pārcietuši traumas, tātad mākslas terapija palīdz piekļūt šiem traumatiskiem pārdzīvojumiem drošā, netiešā veidā. Un, ja vārdi nav pieejami, piemēram, kad cilvēks ir smagā psihoemocionālā stāvoklī vai arī dažādu citu iemeslu dēļ nespēja apzināties, izteikt, aprakstīt savas grūtības, tad runā šis radītais darbs. Un sesiju skaits ar Ukrainas karavīriem man parasti ir no 3 līdz 9. Un rehabilitācijas pakalpojumu saņemšanas periods viņiem ir 1 līdz 2 mēneši. Un tad attiecīgi tik, cik ir ilgi, tad arī es ar viņiem tiekos. Neklausa mani. Tad tagad jau tā konkrētāk ieskicēšu savu darbu ar šiem karavīriem. Un parasti pirmajā mākslas terapijas sesijā, lai iegūtu informāciju, novērtētu arī viņu funkcionēšanas līmeni, izmantoju metaforiski asociatīvās kārtas. Jo tas tādā saudzīgā veidā palīdz uzzināt par karavīru pārdzīvojumiem, arī attiecību grūtībām, jo ļoti bieži pirmajās sesijās no viņa puses ir tāda rezervēta attieksme, noslēgtība, arī nomāktība, kā arī vērojama nespēja atzīt šīs psihoemocionālās grūtības. Ir tendence tās slēpt, jo karavīri uzskata, ka viņiem šāda veida palīdzība nav nepieciešama, viss ir kārtībā. Un ir dzirdēti arī tādi uzskati, ka psiholoģiskā palīdzība ir nepieciešama tikai psihiski slimajiem, bet viņi tādi nav. Ja? Un tad tas arī ir tāds diezgan liels izaicinājums. Un tad mēdz būt, kad sākuma posmā mēs bieži vien vienkārši darbojamies ar mākslas materiāliem, ja? Ļauju karavīram vienkārši brīvi izpausties, un paralēli sarunājos par vienkāršām tēmām, lai veicinātu atvēršanos sadarbībai un mazinātu pretestību. Un ļoti svarīgi ir arī veicināt drošās vietas izjūtu. Un tad, kad ir veikta šī sākotnējā izvērtēšana, tad es ātri norentējos, kurā virzienā es iešu, vai tas būs vairāk darbs, uzsvars uz radošo procesu, ja, kur ir, piemēram, mērķi veicināt spontanitāti, emocionālo labizjūtu, stiprināt iekšējos resursus, kā arī, protams, veicināt šo komunikāciju, miedarbību. Tie ir tādi īstermiņa terapijas mērķi. Bet reizēm, ja ir tāds diezgan augsti funkcionējošs karavīrs, tad var sākt arī uzreiz principā darbu caur terapeitiskajiem uzdevumiem, ja, kur tēli un simboli palīdz atnākt psihē apspiestajam materiālam. Un tur var būt tādi mērķi, kā veicināt jūtu apzināšanos, pārdzīvojumu izteikšanu, atbalstīt kaut kādu risinājumu meklēšanā, grūtībās. Ja? Ja ir tādi ilgāki procesi un ir izveidojusies laba terapeitiskā alianse, tad atsevišķiem karavīriem es smagu emocionālo stāvokļu pārstrādēju un piedāvāju bilaterālās tehnikas, kur tiek strādāts ar abām rokām vienlaicīgi, un tas veicina nervu sistēmas regulāciju,
stabilizāciju. Un to visu var izmantot grūti jūtu pārstrādēji, un tas nevar veicināt nekādā ziņā retraumatizāciju, kas ir ļoti svarīgs aspekts. Ja? Jo tātad darbojoties ar abām rokām, veicot kustības ar krītiņiem vai ar krāsām uz papīra, procesā iesaistās abu smadzeņu puslodes un tiek veikti šie te pašregulācijas mehānismi. Un šāda veida darbs jau ieskicē ilgtermiņa terapijas aprises, kad var sākties darbs ar traumas pārstrādi. Un atsevišķos gadījumos, kad ir bijis šis te ilgākais process, un, kā es teicu, jau ir izveidota laba terapeitiskā alianse, tādā maigā, uzmanīgā, saudzīgā veidā mēs esam pavirzījušies uz tādu traumu pārstrādi. Nu, lūk. Un tātad darbā ar karavīriem bieži vien aktuāls ir tēmas par attiecībām ģimenē, jo tur ir, kā es teicu, tās ir kļuvušas problemātiskas. Ir reizēm svarīgi arī pastrādāt un atbalstīt, ja karavīram būs jāatgriežās frontē. Un, ja runā par mākslas materiāliem, tad ļoti bieži es darbā izmantoju mālu. It kā saka, ka tas var izraisīt papildus trauksmi, bet mana pieredze rāda kaut ko citu, ka tieši tas izved ārā no tāda emocionālā sastinguma, tādas iekšējās spriedzes. Tāpat arī izmantoju daudz darbu ar gošu, ar akrilu. Ja, un ja, piemēram, karavīrs nevēlas vispār strādāt ar mākslas materiāliem, reti arī gadās tā, tad tas ir izteikts terapeitiskās sarunas formāts, kuras vienkārši ļauj viņiem brīvi izrunāt savas grūtības ārā. Šeit es mazliet parādu piemēram, ja, kur ir divu pēc gūsta karavīru darbi. Tas ir pēdējā sesijā tapuši darbi par tēmu Manas cerības koks. Ja, tie ir terapeitiskie uzdevumi, kur ir paslēpts apakšā jau dziļš stāsts par viņu iekšējiem procesiem, un šajā gadījumā par cerību uz to, ka viņi tiks pāri šai šausmīgajai pieredzē, par ko arī Hanna tiešām arī šodien stāstīja, un ka viss būs labi. Un šeit ir daži darbiņi ar mālu, ja, kur var redzēt viens puisis, kas ir taisīja balodīt, viņš ar to nodarbojas 1,5 stundu, viņi nevarēja pārtraukt, cik viņu tas ļoti nomierināja un aizrāva. Un otrā darbā ir redzēta krāsnes, un tur apakšā atkal ir tāds emocionāls stāsts par to, ka puisis ilgojās ļoti pēc mājām, pēc mājas siltuma. Un mazliet ātri par izaicinājumiem mākslas terapijas procesā, kā jau es minēju, tas var būt par noslēgtību, norobežošanos, par noraidošu attieksmi pret psiholoģisko palīdzību. Mēdz būt, ka ir jāstrādā ar karavīriem, kuriem ir būtiski funkcionālie ierobežojumi, abu roku vai vienas vadošās rokas trauma, kur tā kā reizēm pat sākotnēji ir izmisums, ko es ar viņu varu darīt, vai, piemēram, ir nopietni traumētas redzes funkcijas. Un pēc manas pieredzes tāds dziļāks darbs pat ir izvērties ar karavīriem no gūsta, jo es esmu strādājis ar tiem, kas ir gūstā bijuši gadu. Un, tur pat ir bijis tā, ka es esmu lūgus piešķirt man papildus terapijas sesijas darbam ar viņiem. Lūk, un no frontes kaut kā man tāda pieredze ir, ka viņi vairāk iesaistās tā formāli, bet no gūsta tieši viņiem ir tā ļoti lielā vēlēšanās atgūt šo te dzīves kvalitāti. Un jāpievērš arī uzmanība robežu jautājumiem, jo ir cenšanās tās pārkāpt un veidot emocionāli tuvākas attiecības. Ja. Un arī gribu ātri pieminēt par mūsu kā speciālistu iekšējo dilēmu, kad mums arī tas rada nomāktību un līdzpārdzīvojumu, kad, piemēram, mēs zinām, ka šis konkrētais cilvēks atgriezīsies karā. Un mūsu mērķis ar viņu palīdzēt atvesaļoties, atgūt dzīves kvalitāti, bet
viņš aizies potenciāli tur, kur viņu pat var arī nogalināt. Jā, mums ir ļoti, ļoti grūti. Ir laika ierobežojums, tāpēc šo pēdējo tēmu es tikai mazliet ieskicēšu, nestāstīšu ilgi, lai neaizkavētu. Jā, tad parasti visi runā par to, kā mēs strādājam ar karavīriem, kas ar viņiem notiek, kā viņiem vislabāk palīdzēt, bet mēs aizmirstam, ka arī šī rehabilitācijas kvalitāte ir cieši saistīta ar speciālistu psiholoģisko noturību. Ja? Un tad ir stāsts par sekundāro traumatizāciju, kas ir psiholoģiska reakcija, ja, ilgstoši saskaroties ar otru cilvēku traumatisko pieredzi. Un tā var šī traumatizācija var parādīties pat pēc viena stāsta. Jā, tam nav jābūt ilgstošam procesam, un tur pazīmes var būt dažādas. Piemēram, emocionālajā līmenī var parādīties bezspēcības izjūta, izmisums un trauksme. Tāpat kognitīvi var parādīties, piemēram, nedrošības izjūta, grūtības pārslēgties no darba. Fiziskajā līmenī var attīstīties miega traucējumi, nogurums. Jā. Un tad ir ļoti svarīgi pievērst uzmanību dažādiem instrumentiem, kā sevi pasargāt, supervīzijas, varbūt pašam sava terapija, rituāli pēc darba dienas, piemēram, pastaigāt, kaut kādas fiziskās aktivitātes. Tā tad ļoti jādomā arī par to, kas ar mums notiek, kuri strādā ar viņiem. Ja? Un tad tāda noslēguma atziņa, ka sekundārā trauma ir nevis speciālista vājuma pazīme, bet gan profesionālā riska faktors. Tas arī no manas puses viss. Paldies par uzmanību. Liels paldies Jolantai Lasmanai par mākslas terapeita skatījumu darbā ar karā cietušajiem.